Laipni lūgti Švenk Latvija raidierakstā Domu deglis. Šeit mēs runājam ar dažādu jomu ekspertiem par aktualitātēm un aizraujošām idejām, kas iedvesmo, palīdz augt un attīstīties. Ieklausies, domā un iededz savas idejas kopā ar mums. Esiet sveicināti Domu degļu klausītāji. Šodien uz sarunu galda vienmēr aktuāla un svarīga tēma izglītība. Darba devēji uz izglītības sistēmu raugās kā uz vidi, kurā veidojās potenciālie darba ņēmēji, kas darba tirgumu pievienosies tuvākajā laikā, kāds varbūt tuvākajā gada desmitā. Izglītības sistēma te tiek celta, te pelta, bet kāda tad ir aina izglītības sistēmā? Kāda mēs esam? Kāds ir tās attīstības un inovāciju potenciāls šobrīd un nākotnē? Par to runāsim ar mūsu viesi, Latvijas Universitātes Egzakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošo pētnieku Ģirtu Burkmani. Sveiki! Labdien, jā! Gribot, negribot, uz izglītības sistēmu mēs raugāmies caur personīgo pieredzes prizmu. Mums ir mūsu vecāku pieredze, mums ir mūsu pieredze un daļai arī veidojās pieredze, ko viņi šobrīd piedzīvots ar saviem bērniem. Pirmajā daļā tāpēc gribās it kā nodalīties nedaudz no šīm personīgajām pieredzēm un paskatīties tādā taisnā skatā uz izglītības sistēmu. Varbūt jūs kā pētnieks un eksperts varētu mums iedot šo ieskatu, kā jūs redzat, kāda ir izglītības sistēma Latvijā. Jā, paldies, tas ievads tāds tiešām tā ir, ka mēs parasti skatāmies tā kā no savas perspektīvas, no mūsu pieredzes, gan no tā kā mēs mācījāmies un kā vecākiem esot un skatoties uz to visu, bet viena pirmā lieta noteikti, ko es gribētu teikt, ir, mums būtu jāsaprot, ka tie bērni, kas šobrīd mācās, viņi vairs nav mēs, un viņiem pavisam ir citas vajadzības, citas pieredzes un vispār citas situācija, kurā mēs dzīvojam. Un šajā gadā mēs nerunājam tikai par politisko situāciju, bet arī patiesībā par to, kādā vidē mēs dzīvojam, tas ir arī par tehnoloģijām. Un otra lieta ir tā, ka šiem jauniešiem, kas šobrīd mācās, viņiem būs viņi nāks iekšā darba tirgū pēc 10 gadiem, varbūt pēc 20 gadiem pilnvērtīgi. Un patiesībā viņiem būs pavisam citas vajadzības, citi izaicinājumi, un patiesībā tā īsti mēs līdz galam, ko viņiem vajag šobrīd un kā būtu jābūt, mēs īsti nezinām, un arī mēs nevaram skatīties uz aizmuguri. Ja par to, kur mēs šobrīd esam un kāda ir tā situācija, īstenībā man liekas vislabāk to raksturo tieši slavenais PISA pētījums, tātad starptautiskie salīdzinošie testi gan matemātikā, gan tekstpratībā, gan arī tātad dabaszinātniskajā pratībā. Mēs esam kaut kur pa vidu. Vai tas ir labi vai slikti? Es tomēr drusciņi diezgan optimisti skatītos, tas nav slikti, tas ir diezgan labi, jo patiesībā mums ir kur augt, bet jāstāsta, lai mēs nekritam uz leju. Protams, tā bēdīgā aina šobrīd ir tāda, ka tomēr drusciņi mēs slīdam uz leju, bet jāņem vērā, ka, ja mēs tā pastamies kopumā uz izglītības sistēmu, mums ir ļoti daudz tādas lietas, kuras mēs noteikti varam uzlabot un kuras patiesībā var dot lielāku ieguldījumu, lai nākotnē mums būtu labāk. Ņemot vērā, ko jūs sakat, ka mums ir vidēji, mazliet krītam, bet tomēr ir tā cerības saklausām. Kas ir tas, varbūt tas potenciāls, ko mēs šobrīd līdz galam tad neizmantojam? Tas ir ļoti interesants jautājums. Un viena lieta, ko es noteikti gribētu pieminēt, un varbūt tas nebūs tas, kas būs gaidīts, vai tas nebūs nekas tāds tieši konkrēts, bet viena lieta ir tas, kas mums trūkst vispār kopumā izglītības sistēmā, tā ir saruna. Komunikācija saruna starp visām iesaistītajām pusēm. Patiesībā jautājums ir tā, ka mums būtu jāsaprot kopīgi, tad tas ir izglītības ministrija, pētniecība, vecāki, skolotāji, darba devēji arī tajā skaitā. Ko tad mēs īstenībā gribam no izglītības sistēmas? Jo kamēr mēs ļoti skaidri, precīzi, kopīgi neapzināmies, kas ir tas, ko mēs gribam, un ka mēs kopīgi nevienojamies par to, kāds būs tas rezultāts izglītībā, īstenībā mēs arī nevaram sākt virzīties uz augšu. Jo šobrīd tas, ko mēs ļoti daudz saspringstam un redzam, mēs ļoti gribam, ka mums skolēni mācoties skolā, viņiem būtu
labas sekmes, nezinu, lai viņi nokārtot eksāmenus, lai viņiem būtu tā saucamā kvalifikācija. Bet ja mēs kopumā skatāmies uz to, kāda ir kopēja izglītības mērķi, tad īstenībā tā kvalifikācija un tas, ko mēs gaidām, tātad šobrīd tā pieņemam vienpusēji, teiksim, vienā vai otrā pusē, skolotāja vai izglītības ministrijas vai varbūt darba devēja pusē, ja mēs pieņemam, ka tā kvalifikācija ir pats svarīgākā, tad patiesībā izglītībai būtu jāiedod vēl vismaz 2 citi mērķi. Viens mērķis, kas būtu noteikti jāiedod, ir tas, ka skolēnam būtu jāprot spējīgam iekļauties sabiedrībā kopumā. Tā būtu ļoti svarīga, un par to būtu vajadzīga tiešām plašāka saruna, ka ne tikai tad mēs koncentrējamies uz eksāmena rezultātiem, bet arī mēs koncentrējamies uz to, ka skolēni ir spējīgi atrast savu vietu, tad ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī, teiksim, kā jau mēs runājam, darba tirgu, un lai viņš spētu atrast to savu profesiju, to, ko viņš grib darīt savā dzīvē, ir gatavs mācīties ne tikai skolā, bet arī pēc skolas. Tā būtu viena, tā vēl viena lieta, kas, teiksim, nāk klātai, vienkārši, ko mēs saucam kvalifikācijai vai sekmēm. Un tā vēl viena lieta, kas būtu īstenībā, mums būtu tā kā arī jāvienojās par to, un ka jāsaprot, ka reāli skolēnam būtu jāiegūst mācoties skolā tas, ka viņš ir atbildīgs par savu dzīvi. Tas nozīmē, ka izejot ārā no skolas, nav ārēju faktori, kas, tad ir, protams, ārēju faktori ļoti daudz, bet ka skolēns jaunietis saprot, ka viņš ir atbildīgs par savu dzīvi, ka viņš spēj viņu ietekmēt, viņš spēj viņu mainīt. Un patiesībā tas ir tas, kas mums šajā sarunās būtu vajadzīgs, būtu vienoties īstenībā par kopīgiem šiem mērķiem, kā šis var funkcionēt. Jo citādāk, ja mēs koncentrējamies tikai uz vienu lietu, tikai uz šīm sekmēm un šīm lietām, tad īstenībā tas jautājums parasti ir tāds, ka kas notiek pēc skolas? Pabeidz viņu skolu, viņi iegūst savus vērtējumus, skolā iegūst vērtējumus, un ar to arī viss principā beidzās. Un tad mēs tālāk jau skatāmies, kas ar viņiem notiek, un tad mēs brīnamies, ka īstenībā, kad viņi nav gatavi, teiksim, piemēram, darba dzīvē vai ikdienas dzīvē, ja, un tad mēs domājam, kādi tie jaunieši. Īstenībā vienīgais jautājums ir tikai un vienīgi par sarunu, par vienošanos, ko mēs gribam no sistēmas kopumā. Šis ir ļoti labs punkts, saruna. Kur viņai sākties? Jo, ja mums ir visiem jānosēžās pie galda, tad kurā brīdī tam ir jānotiek un kādā varbūt veidā tad? Es varbūt ieskicēšu, tas arī ir labs jautājums, un es ieskicēšu nedaudz to ideju par, kopumā, kur mēs atrodamies arī, teiksim, no tās izglītības sistēmas tādas, mūsu tādas kopējās ainas, kas ir mūsu latviešu kultūrā. Jo izglītība ir kultūras daļa, un te ir viena liela problēma ar sarunu kopumā. Mēs, ja mēs skatāmies tātad uz to, kā mēs vispār, kāda ir mūsu tā kultūra, kopumā, un kas nāk arī, teiksim, vēl no padomju laikiem, mums ir tāda pētniecībā to sauc par tādu low trust un high control. Tas nozīmē, tad attiecīgi zema uzticēšanās un augsta kontrolas kultūra, kur īstenībā katrs augstākais līmenis īstenībā tad uzskata, ka viņam ir taisnība, ka viņš pieņem šos atbildīgos lēmumus, ka pārējiem attiecīgi tad ir jāpakļaujas, un tur nav nekādu citu variantu. Un tā ir pirmā sarunas īstenībā tā lielā problēma, ka viņa nenotiek tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka reāli mēs visu laiku, ja mēs konkrēti runājam par izglītības sistēmu, mēs ļoti bieži nododam reformas, vienalga kaut kādas jaunas idejas, iniciatīvas, mēs nododam no augšas uz leju. Un tā problēma ir tāda, ka attiecīgi bez iedziļināšanās, bez nekādas tādas pārdomātas, tādas, kā tas viss ietekmēs un ar ko tas viss beigsies. Un tas nākamais līmenis, viņš vienkārši viņu pieņem, bet viņš līdz galam neuzticas, tāpēc, ka viņi nav bijuši iesaistītajā lēmumu pieņemšanā. Un īstenībā tas vienīgais veids, kā to varētu risināt, ir tas, ka tiešām augstākiem līmeņiem, tad šajā gadījumā, ja mēs runājam par kopējo vīziju, kādā veidā varētu veidoties šī izglītības sistēma kopumā, izglītības ministrijai šajā konkrētajā gadījumā būtu jābūt tai, manā uztverē, kura uzņemās šo iniciatīvu, un patiesībā šīs visas iesaistītās puses, ieinteresētās puses īstenībā saved kopā un veido šo sarunu. Es varu iedot vienu ļoti labu piemēru. Esot konferencē, man liekas, 3 gadus no jau apkaļ, Īrijā, Dublinā,
kur tā bija vērtēšanas konference, kur vietējais izglītības ministrs, viņš teica, nu, tad, kā viņi rīkojušies Covid laikā. Tad pieņemot lēmumu par to, ka eksāmeni būs attālināti un apzinoties to, ka, piemēram, tad šie eksāmeni rādītāji visticamāk būs nepatiesi. Bet tas, ko viņš atzina, nu, mēs nevaram atteikties no eksāmeniem, bet patiesībā viņi teica tā, ka nevis viņi pieņēma šo lēmumu vienpusīgi, bet patiesībā viņi tā kā pāvesta konklāvā vienā telpā saicināja attiecīgi, protams, ministrijas pārstāvjus, vietējo valsts izglītības satura centru, vecāku pārstāvjus, skolotāju pārstāvjus, skolu pārstāvjus, pašvaldību pārstāvjus. Un, principā, nu, viņš tā teica, diezgan smejoties, ka aizslēdz durvis ciet, un kamēr, teiksim, netika pieņemts lēmums un kopīgi vienošanās par to, ka, attiecīgi, tad viņi rīkosties tieši šādi, ka būs attālināti eksāmeni un ka jārēķinās, ka rezultāti būs slikti, kamēr viņi nebija vienojušies, viņi, principā, no tās istabas neizgāja. Un tas jautājums ir patiesībā par to, ko tas parāda. Viņš parāda to, ka arī to, un to, ko arī tie ir teica, ka īstenībā tas rezultāts, ka sabiedrībā šis lēmums tika pieņemts salīdzinoši mierīgi un pozitīvi, tāpēc, ka bija komunikācijas starp vairākām pusēm, kur visas puses atzina, ka tas ir vislabākais risinājums konkrētajā brīdī. Un tas, ko es ar to gribu teikt, ka īstenībā tā ir tā būtiskā nianse organizēt šādu te pieeju tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādām pārmaiņām, izmaiņām, iniciatīvām, vienalga par kādām lietām, mums vispirms ir jāsarunājas, cik daudz un kā konkrētās interesētās puses vispār ir gatavs to atbalstīt, vai viņas saprot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo daudzas lietas mēs vienkārši neizrunājam. Un patiesībā pēc tam brīnamies, kāpēc mēs viņus nevaram ieviest, vai kāpēc cilvēki nesaprot to, ko grib darīt, teiksim, izglītības sistēmā. Jā, izklausās pēc tāda diezgan liela fundamenta. Vienkārši, pirmkārt uzsākt sarunu, vienam otram ieklausīties un nonākt pie kaut kāda kopsaucēja tajās lietās, kur droši vien tas viedoklis atšķirās. Bet domājot tomēr arī, par to tad labi, mums it kā trūks saruna, mēs te varbūt idealizējam, mums ir šī saruna. Paskatāmies to, kāds tad ir tas mūsu potenciāls vai iespējas, ko mēs ar šo sarunu varētu varbūt mainīt, un vai tas vispār ir vajadzīgs, tā kā mūsu apstākļos, uz ko tas vestu? Tad droši vien atkal jāstāsta piemērā par to, ka, piemēram, šobrīd arī konkrēti ļoti daudz diskusiju sabiedrībā, Saimā, visur, tad ir tāda jauna lieta. Viņa nav jauna lieta, bet ir tāds saucamais izglītības kvalitātes monitoringa projekts, kas ir plānots uzsākt viņu jau, teiksim, tuvākajā laikā. Tas izaicinājums ir par to, ka visi, bļauj, es teikšu tā, protestē par to, ka, kur vēl var tik traki iztērēt 21 miljonu, un ka īstenībā priekš kam tas vispār ir vajadzīgs. Ka to labāk izdot mācību grāmatās, un tas būtu efektīvāk un labāk, un es visu saprotu, un, protams, mācību grāmatas ir svarīga lieta un ļoti būtiska lieta. Bet es domāju, ka, teiksim, tīpaši no tās darba devēja un uzņēmēja puses tas nebūs nekāds pārsteigums, un viņi droši vien arī piekritīs liela daļa, ka mums tomēr ir vajadzīgs kaut kādā veidā mērīt, cik kvalitatīvi un kā mēs darbojamies. Un tas jāpieņem ir tas fakts, ka konkrēti izglītības sistēmā šobrīd to mērījumu nav. Viņi reāli ir 9. klasē pirmo reizi, bet tas, ko jebkura izglītības teorija, un ne tikai teorija, ir praksa, pierāda, ka mums vissvarīgākais posms izglītībā ir īstenībā pirmsskola, tātad praktiski no pašiem sākumiem, ir īpaši 5-6 vecums, kas ir tieši pirms skolas, un praktiski līdz aptuveni 6. klasē. Bet šajā posmā mums nav vispār šobrīd valstī neviena mērījuma, ar kuru palīdz mēs saprast, cik mēs kvalitatīvi darbojamies. Un savukārt tas, kas ir 9. klasē, tas jau ir par vēlu, jo īstenībā mēs tam bērnam īsti palīdzēt nevaram. Un tas mans piemērs ir par to, ka šeit konkrēti tā problēma arī konkrēti, teiksim, piemēram, par to neizpratni vai par to dažādu
pušu viedokļu, kas ir īstenībā diezgan negatīva attiecībā, ka patiesībā tā lielā problēma elementās skaidrojums par to, cik tas ir noderīgi, cik tas ir vajadzīgs un ko mēs ar to vispār varam pienākt. Un tā ir īstenībā, teiksim, ja mēs skatāmies uz tādu monitoringu, ja mēs skatāmies uz to, ka mēs gribam bērniem palīdzēt un ka mēs gribam novērtēt, ko viņi var izmērīt, ko viņi var, ko viņi nevar, lai mēs viņiem varētu, tā kā viņus atbalstīt, tad īstenībā tas ir tas sākuma posms ir pats svarīgākais. Un tā ir tā milzīgā iespēja, kas mums būtu jāizmanto. Jo patiesībā, ja mēs skatāmies uz tām valstīm, kas ir tiešām, tie pozitīvie, piemēram, kaut vai tāpat Igaunija, kas šobrīd, teiksim, tā PISA ir pirmajā vietā, tad viņiem šādi monitoringa projekts darbojās. Ja viņiem, teiksim, piemēram, ja mēs paņemam Beļģiju, tad Beļģijā, piemēram, šāds te darbojās. Ja? Tad katrā valstī, kura grib atbalstīt savus skolēnus, viņiem ir jāmēr tas sniegums, un es saku, un uzņēmējiem, es domāju, tas nav nekāds pārsteigums, ka patiesībā tad ir ļoti skaidri mērķi, kur ir jāmēr, ja? un tas arī ir izglītībā, ja? Jo citādāk, ja mēs nemēram, tad mēs nezinām, ko mēs varam, kā mēs varam cilvēkiem palīdzēt, kā mēs varam bērniem palīdzēt, jo tas, kas notiek vēlāk, beigās jau tas ir par vēlu. Es šajā atbildē sadzirdēju tādu, tā kā varbūt, ja varētu teikt, ka mēs bremzējamies kaut kādā jomā un restīvi šajos mērījumos. Kas mums ir vajadzīgs, lai mēs kaut ko mainītu? Jā, lai mēs nebremzētos. Jā, lai mēs nebremzētos. Tas ir labs jautājums atkal, jo mums... tā lielā lieta atkal, un kas arī, man liekas, ir tas, ko es jau teicu pašā sākumā, tā kultūras īpatnība. Un tas ir droši vien atkal jāpiemina, jāstāsta, protams, lai cik tas bēdīgi nebūtu jāstāsta ir pagātnē, ka patiesībā mēs katru vērtēšanu vienalga, un tīpaši, ja tā ir ārēja vērtēšana, mēs viņu uztveram kā kaut kādu milzīgu kontrolas mehānismu, mums ir bailes no kontrolas, un tāpēc ir milzīgs protests, jo tas viens no tādiem lieliem kliedzieniem arī no skolotāja puses, ka, ko jūs atkal vērtēsiet mūs, ja? Kāpēc jūs mūs vērtēsiet? Un tas stāsts aiziet par to, ka mēs kaut ko gribam vērtēt, mēs gribam kaut ko kontrolēt, bet īstenībā tas nav jautājums par kontroli, tas jautājums ir par atbalstu. Ja? Un tā negatīvā pieredze, ka ļoti bieži šī te vērtēšana pavēršās nevis kā atbalsts skolēnam, un nevis kā atbalsts skolotājiem, lai palīdzētu vienkārši saprast, kā skolēnam tur, teiksim, kaut kādas lietas palīdzēt. Bet īstenībā tas pavēršās pret skolotāju, jo, es negribētu teikt izglītības sistēma, bet, teiksim, skolās ļoti bieži valda termins, ka ir nevis nesmīgs skolēns, bet ir nesmīgs skolotājs, un līdz ar to automātiski tas nozīmē, ka skolotājs to uztver ļoti personīgi, teiksim, ja viņa skolēniem kaut kas nav izdevies, jā. Un tā ir tāda vēl viens lielais arī tāds kā mūsu tāds, iespēja, es pat teiktu, ka tā ir iespēja mēģināt apzināties, ka nevienmēr tas, ka mēs kaut ko varbūt nemākam vai nevaram izdarīt, ka tas nav kaut kāda kļūda, bet tā ir tāds atskaites punkts, no kura vispār sāk kaut ko tā kā darīt, ja mēs varam ieraudzīt, mēs šajā brīdī esam tādā vājā situācijā, bet jāstāsta no otras puses, mēs varam tagad saprast, ko mēs varam darīt labāk, un tā ir tā būtiskā lieta. Un tas ir īstenībā arī tas tāda mērījuma jēga, jā, nevis konkrēti noteikti fiksēt, ja, kā attiecīgi mēs esam, slikti, ja. Tas īsti nestrādā, jādomā, ko darīt. Man ir atkal tāda sajūta arī, viens ir droši vien, šī kontrola, kad ir sajūta, kad kāds kontrolē, otrs, man liekas, ir arī, šī kontrola droši vien saistās ar zinām veidu kritiku. Ko reizēm ir viegli un grūti uztvert, es sapratu to jūsu teikto par to atbalstu, un tad man varbūt tāds pašai vienkārši rodās jautājums, kāpēc varbūt tad, mūsu jau pieminētais skolotājs šo nesaredz kā atbalstu sev, bet drīzāk, šo kontroli. Tā ir tikai pieredze. Es domāju, ka tas ir, es jau teicu, tad mums tā lielā izaicinājums, mēs visu laiku satraucamies no ārē, ne visi un nevienmēr, bet mēs ļoti baidamies no ārējas kontrolas. Tie praktiski arī, mēs ar kolēģiem pētam skolās, tur vērojam stundas un visas citas lietas, un principā tā pirmā reakcija vienmēr ir ļoti lielākoties ir negatīva, tāpēc, ka kāds mūs atkal kontrolē. Ko jūs tagad atnācāt, gribat mūs aizslēgt? Jo, piemēram, te jau ir vēl viena lieta. Es uzreiz varu pateikt, mūsu valstī paralēli notiek apmēram 6 vai pat 7 reformas vienlaicīgi.
Izglītības sistēmā. Jā, jo, piemēram, teiksim, kaut vai viens piemērs arī par, kur tā satraukums par to kontroli, jā, un tas ir ne tikai par skolotāju, bet arī par skolas vadību konkrētajā gadījumā. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums paralēli iet tas saucamais skolu tīkla reorganizācija, reformēšana, jā, kur īstenībā tad skolu skaits tiek samazināts. Un katrs mērījums, tāds kā, nezinu, šāda pārbaude, kā mēs viņu varam nosaukt, tiek uztverta kā mēģinājums konstatēt kaut ko negatīvu, lai aizvērtu skolu. Un tad līdz ar to, teiksim, īstenībā tur ir viena lieta, varbūt, ka mūsu iekšējais tas fenomens, kas mūsu tā apziņā par to, ko tā ārējā kontrola mums nodara, bet otrs ir patiesībā arī tīri racionāli paralēli, kas ir saistīts ar citām reformām. Un tad tas ir tāds kritisks jautājums, jā. Bet tā ir taisnība. To bieži uztver, kad arī, teiksim, vienalga, ja kāds ārējais novērtējums tiek uztverts kā drauds attiecībā pret skolas pastāvēšanu. Es domāju, ka šis lielai daļai no mums arī ir varbūt tāds jaunums, cik paralēli reformas notiek izglītības sistēmā, lai saprastu varbūt šo kopējo noslodzi un slogu. Bet varbūt, ja mēs tā varam pavirzīties tādu solīti tā kā nākotnes virzienā, es saprotu, jā, mums ir šis, mēs esam vidēji novērtēti, jā, saprotot, mums tātad ir kaut kāds iespējas darīt kaut ko labāk, un es ticu, ka mēs arī ļoti daudz ko jau droši vien skolotāji un skolas dara, lai izglītības sistēma kopumā būtu tāda updateota, ja varētu tāda anglicismā izteikties. Ko jūs varbūt savos novērojumos, kā jūs minējāt, dodaties stundās pētat, ko skolotāji vai skolas dara, lai būtu pietiekami inovatīvi vai mēģinātu būt tādi laikam līdzējoši? Šeit atkal droši vien ir divas lietas, ko jāskatās. Un atkal, mēs esam kaut kur pa vidu, jo, mums ir ļoti labi skolotāji. Daudz ļoti labi skolotāji un cik ir nācies strādāt un darboties. Mums ir arī jauni skolotāji ļoti labi. Jā. Teiksim, tas, ko saka, ka tur jaunā paudze tāda un šitādi. Es drusciņi attiecībā uz skolotāju nepraktīšu, jo man īstenībā ir diezgan laba pieredze, vismaz ar dabasinājumu skolotāju noteikti. Tiešām, cilvēks strādā, darbojās un vispārējais. Tad atkal, protams, mums ir izaicinājumi attiecībā uz skolotājiem, jo es vienu lietu varu pateikt, ka arī ņemot vērā to, ka notiek šī, kā jau man minētā skola reorganizācija, skolas tiek slēgtas cietas, skolotājiem paliek vienā skolā mazāk darbu, tas, ko viņi dara, piemēram, viņš bija latviešu skolotājs, tagad viņš pārmācās par arī, lai viņš var mācīt, piemēram, fiziku, ķīmiju, un iespējams, ka ir pat skolotāji, kas jau var mācīt 6 vai 7 vai 8 priekšmetus, bet jūs saprotat automātiski, ka tā kvalitāte uzreiz krītās. Tu nevari, tas, ko vācu kolēģi pierāda, 2 priekšmeti, tas ir optimāli, ko tu vari mācīt. Jā. Līdz ar to jāņem vērā, ka tā mācīšanas kvalitāte viņa līdz ar to automatiski samazinās. Un to arī var ļoti labi stundās novērot, ka, teiksim, skolotājs, ja viņš nav speciālists, vai, teiksim, savu priekšmetu pārzinošs, kurš ir tikai, to iegūst tikai, tā profesionālās pilnveidas pasākumu ceļā, tad piemācījies kaut ko klāt, īstenībā tā kvalitāte ir zemāka, vai kā mēs to negribētu atzīt. Un tas viennozīmīgi ietekmē skolēnus un to, kas notiek stundās. Tas, kas ir ļoti būtiski šajā visā situācijā, ir nekādā veidā nepārtraukt skolotājiem izglītību, atbalstu tieši šajā profesionālajā pilnveidē nepārtraukt. Un manā skatījumā, un arī manu kolēģu skatījumā, dotajā brīdī skolotājiem ir obligāti jāmācās 3 gados 36 stundas, un tas ir vidēji gadā 12 stundas, kas pēc definīcijas ļoti, ļoti maz. Lai es būtu, teiksim, piemēram, tas, ko jūs arī teicāt, tad attiecīgi, lai es būtu tajā jaunajā iekšā, lai es būtu ne tikai, jo viens ir tas, kad atkal jāskatās, viens ir tas, ko mēs runājam par mācību metodiku, viens ir tas, ko mēs runājam, piemēram, par kaut kādu priekšmetu, kas tur pamainās, jau kaut kas zinātņu nozarēs. Ir tīpaši, piemēram, teiksim, bioloģijā šobrīd, kas un visādi atklājumi, kas cits lietas notiek. Un vēl jau ir tehnoloģiskās izmaiņas, un līdz ar to, lai tu visam tam sekot šobrīd līdzi,
īstenībā nepietiek ar 36 stundām, un līdz ar to 3 gados, un līdz ar to īstenībā tas, kas ir ļoti svarīgi, ir tiešām šī nepārtraukta mācīšanās, attīstīšanās, bet uzreiz varu teikt, ka tas arī ir liels izaicinājums, tāpēc, ka skolotāji ļoti noslogoti, un tā tiešām ir. Un viņiem laiku veltīt mācībām bieži vien nepietiek, tāpēc, ka viņiem ir jābūt skolā, jāvada stundas, savs primārais darbs, un īstenībā bet tas ir tāds koks ar 2 galiem, jo no vienas puses, protams, ir jāstrādā ar bērniem, jādarbojās, bet ir visu laiku nemitīgi arī jātīstās, bet tad, kad viņam ir jātīstās, tad skolotājs, protams, ir nogurs, vai viņam nepietiek šī laika, un līdz ar to tieši tā izglītība, un tas ir tas, kas ir tas arī lielais izaicinājums, kā panākt to, ka, teiksim, skolotājiem būtu iespēja mācīties nepārtraukt un attīstīties, Un tas būtu viens no risinājumiem arī kaut kādā veidā celt to kvalitāti. Jo mūsu skolotāji katrā ziņā kopumā, ja mēs skatāmies, tā kvalitāte ir pietiekoši laba. Jā. Tas nav tā, ka mēs tagad teiktu, ka mums ir slikti skolotāji. Nē, mums ir pat ļoti labi skolotāji. Jā. Bet tikai mācīšanās jautājums. Šobrīd gan liekas tāda mazliet sasiet roku sajūta, ka ir šis te darba primārais pienākums, mācīt un gatavoties stundām, un tas jau gan īstenībā ir jebkurā jomā, mēs paši saprotam, ka mums kaut kādā brīdī ir vajadzīga šī personīgā nosacīta izaugsme vai profilēšanās mazliet, un tad arī skolotājs ir tieši šajā situācijā, bet vai tas lielākais izaicinājums tiešām varbūt skolotājiem papildus mācīties ir tieši šis laiks, ko viņš tad sev nozog, mēģinot apvienot vairākas stundas? Vai tik šauri drīz nevajadzētu skatīties? Es teiktu tā, ka tas jautājums, man liekas, atkal, mēs atdaramies visu laiku pret to kaut kādu arī drusciņu tomēr pret kultūras fenomenu, jo mums vispār, man liekas, arī vēl kopumā tagad šobrīd mācoties jauniešiem, arī jau, ko mēs, man liekas, runājam jau pirms tam, tas būtiskais faktors vispār, tāda lieta ir iemācīties to, nevis iemācīties, bet, teiksim, kā es saku, vispār ieraudzīt tādas mūža izglītības un vispār tādas papildus izglītības jēgu, un tas ir tas, kas visur, velkās līdzi, jo jāsaprot arī tā mūsu pieredze iepriekšējā, un te gan jāpastās ir atpakaļ. Ja 40 gadus atpakaļ vai 50 gadus atpakaļ cilvēks mācījās, viņš principā mācījās priekš vienas profesijas dzīvē, un ka viņš vairāk neko citu dzīvē nedarīs, šobrīd tā vairs nav. Un ļoti grūti pārorientēties, un tas arī skolotājiem redzams, ka viņam šķiet, ka tas, ko viņš ir dzīvē iemācījies pirms tam iepriekš, ka viņam ar to pietiek, ka nekas man vairāk nav tā kā jādara, un tā ir tāda viena lieta. Otra lieta, ja patiesībā būtu tā domāšana tā kā drusciņi pamainītos, ka īstenībā patiesībā man ir svarīgi mācīties, tad īstenībā arī tas laiks atrastos, Protams, mēs visi esam noguruši, es pilnīgi jums absolūti piekrīt. Ne jau skolotājs vienīgais ir noguris arī, teiksim, piemēram, pētnieks arī noguris, Ja jūs savā darbā esat visticamāk noguris, un jums arī, teiksim, grūti atrast varbūt to laiku pamācīties, Bet idejiski, ja mēs mainām to domāšanu, ka tomēr, lai es varētu strādāt, lai es varētu dot labāko, tad mums ir jāmaina tā funkties uz to pusi, ka mums ir jāmācās, un tas ir tas viens no lieliem izaicinājumiem, jo laiku vienmēr var atrast, jo, teiksim, arī skolotāji pat patiesībā, lai ko viņi saka vai nesaka, viņi tāpatās, protams, atrod to laiku, viņi arī izdara tur mājasdarbs, ja ir nepieciešams veikt, bet, tā čīkstēšana, tas viss vienmēr ir, un viņus var saprast, bet ja pamaina to domāšanu, tad īstenībā to var atrisināt. Bet tas ir domāšanas, tā ir domāšanas maiņa, bet kā jau es teicu, tas mums ir visos jomās, ko mēs redzam, skatāmies izglītībā, tas ir šis kultūras jautājums, kas mums velkās līdzi, tur neko nav izdarīt. Es domāju, ka domāšanas maiņa jau ir tiešām visās profesijās ir tehniskās lietas, kur arī ir jāmaina domāšana un jāspēj pielāgoties jauniem apstākļiem, tāpat arī skolotājiem. Diezgan izaicinoši, to jau es apzinājos pirms mūsu sarunas, klausoties jūsos, šī apziņa tikai kaut kādā mērā pieauga par to, ka tas lauks, kurā ir jādarbojās un kurā ir jādabū kaut kāda taisna, pie kuras mums turēties, lai mēs varētu pakāpties uz augšu arī tādos izmērāmos rezultātos netrūkst.
Tā kā, jā, bet jūs kā pētnieks noteikti esat jau dažādas jomas pētījis un dažādus tematus saistībā ar izglītības sistēmu. Ko jūs varbūt varētu tā varbūt, es nezinu, iezīmēt kaut kādas 3 attīstības virzienus, piemēram, uz ko mēs varētu iet nākotnē izglītības sistēmā? Kas būtu tāds mērķis, uz ko mēs varētu tēmēt? Un varbūt pat ne 3, varbūt 1 mērķis, uz ko mums iet šajā visā. Jā, viens no virzieniem noteikti, kā jau es minēju pašā sākumā. Jautājums ir, kā mēs varam skolēnam palīdzēt, atbalstīt viņu pašā izglītības sākuma posmā. Tāpēc, ka kā jau es minēju, pirmsskola, 3., 6. klase, tas ir pats pamats, lai mēs vispār, un arī tajā skaitā tas ir saistīts ar jau mūsu slaveno STEM, ko mēs visu laiku pieminam, jā, lai vispār radītu skolēnam interesi, gribēšanu mācīties, motivāciju, visas citas lietas, tieši šis līdz 6. klasē šis posms ir ļoti svarīgs. Un to pierāda arī, ne tikai teiksim, tāds pētnieciskās idejas, bet arī praksa to pierāda. Jā. Un to pierāda arī prakse, un tepat jau minētie Somi, Singapūra, jā, daudz citas, teiksim, arī šīs te valstis. Tātad viens, jā, tad ir šī te sākotnējā izglītības tāda posms un daļa. Tad vēl viena ļoti būtiska lieta, kas īstenībā, un par ko arī ļoti daudz runā, tā nav tikai Latvijas problēma, bet tā arī īstenībā ir pasaules problēma, jo tagad februāra sākumā biju konferencē Austrālijā par skolu izglītības vadību un pārvaldību. Un tā viena no tām atziņām, un tur es absolūti 100% piekrītu, ir tā, ka mums būtu tātad jāspēj sasaistīt izglītības politika ar pētniecību. Tāpēc, ka mēs parasti cepamies Latvijā, ka neviens mūs neklausās tur pētniekus, bet tā situācija ir visur pasaulē. Tad ir izglītības politika un izglītības pētniecība, un izglītības pētniecība var palīdzēt politikai, un šāda te, kā lai saka, sinerģijas starp šīm divām tādām pozīcijām īstenībā noteikti palīdzētu gan skolēniem, gan arī, teiksim, skolotājiem, jā, skolu vadībām palīdzētu īstenībā, sasniegt labāku to rezultātu. Tā būtu tāda būtiska vēl viena lieta. Un trešā lieta, droši vien, domājot par to, kas tad būtu tas lielais, ir īstenībā iedot skolēniem to pieredzi, ko viņi šobrīd, kas mums varbūt šķiet pašsaprotama bieži vien, bet viņiem iedot to pieredzi, kas viņiem šobrīd, kuru viņi nevar iemācīties skolas solā, un tā, kas viņiem būtu, teiksim, kā lai saka, tomēr iedotu priekšstatu par to reālo dzīvi, kas tad notiek ārpus skolas. Jo ļoti vienkārša lieta, mēs šobrīd skatāmies, ka tātad izglītība un mācīšanās notiek skolas solā. Tas, ko arī no tās pētniecības viedokļa, tas, ko rāda patiesībā pasaule, un tas, ko pasaules pieredze rāda, un tieši arī šo te, izglītībā vadošo valstu pieredze rāda, ka patiesībā noteikti skolēniem ir vajadzīga pieredze, kas papildina to, ko viņi ir iemācījušies skolas solā. Un tas nozīmē, tīri praktiski, tas nozīmē, viņam ir iespēja doties uz uzņēmumiem, redzēt, pieredzēt, doties uz muzejiem, kultūras objektiem, uz daudzām vietām, kur patiesībā es varu ieraudzīt, kā tad vispār funkcionē tā pasaule apkārt. Jo ja mēs atstājam to bērnu tikai tajā skolas solā, tad patiesībā tā ir tikai kaut kāda daļa no tās izglītības, un
Un īstenībā viņš neiegūst. Jo, arī atskatoties, un šeit gan mums varbūt jāapstāsta tomēr drusciņi nedaudz uz atpakaļ, arī uz mūsu to pieredzi, ka mēs daudz kur, kaut kur kādreiz devāmies, nezinu, ekskursijās, kā mēs viņus saucam, tā būtu viena lieta. Bet šobrīd ļoti daudz, teiksim, skolotāji baidās to darīt, skolas ir ļoti uzmanīgas, varbūt tur resursu maz, pietrūkst, vai vēl kaut kādas lietas, bet, un līdz ar to tam skolēnam tiek novelta tā būtiskā nianses, jo bez tās pieredzes īstenībā tu vienkārši neredz, kā funkcionē lietas. Jo tikai to, kas ir skolas solā, ja es, piemēram, mācos ķīmiju, un mācos tos savienojumus un tur reakcijas un visu citas lietas, un ja es to neredzu dzīvē un praksē, teiksim, kā tas darbojas un kā tas tiek izmantots, vai kā tas reāli, teiksim, kaut kādu mums pienesumu sabiedrībā vai dod, tad īstenībā, tas ir nepilnīgs situācija. Līdz ar to es teiktu, kad ir jābūt trešajai lietai, ka jābūt arī pieredzē ārpus skolas. Izklausās, ka mums ir uz ko tiekties, ir ko darīt šajā jomā, bet varbūt vēl ienesot diskusijā vēl vienu aspektu, tas, kas varbūt sasaucās zināmā mērā jau ar pašu sākumu par to sarunu, par tiem iesaistītiem dalībniekiem, un man tā kā gribētos saprast to varbūt no tāda darba devēja perspektīvas, vai mums šajā sarunā ir jāpiedalās, un varbūt, kas varbūt tiek sagaidīts, ja mēs piedalāmies šajā sarunā, varbūt dodam kaut kādu savu tā kā devumu tajā visā. Tādā ļoti konkrēti uzreiz es varu teikt, jā, ir vajadzīgs, lai iesaistās, darba devējiem ir jāiesaistās viennozīmīgi, tāpēc, ka darba devējs ir tas, kurš saņem izglītības sistēmas gala produktu, varbūt skarbi tas skan, bet tā ir realitāte, un līdz ar to, teiksim, attiecīgi, un darba devējs ir ieinteresētā puse, tātad, un būtu jāiesaistās. Tā ir tāda īsa atbilde. Ja tādu garāku atbildi, tā mūžīgā problēma ir ļoti vienkārši, ka ļoti bieži arī masu medijos novērojot, darba devēji pabļaustās par to, ka, tas skolēns vai tas students jau, kas ir no augstskolas iznāk ārā, ka viņš nav atbilstoši to darba tirgumu un kad skolas neprot sagatavot un tādā garā un tā joprojām. Līdz ar to īstenībā tas ieteikums un tāda vīzija būtu par to, ka tas darba devējs rada pieprasījumu tādu, kādu viņš to skolēnu gribētu vai to studentu, to darba ņēmēju gribētu redzēt, bet šeit tiešām vēlreiz tas nevar notikt epizodiski. Patiesībā tad attiecīgi ir vai caur darba devēju konfederāciju vai Rūpniecības tirdzniecības kamera, tad attiecīgi, kas ir lielie sociālie partneri, teiksim, arī šajā gadījumā tad izglītības sistēmai, būtu jāveicina tad noteikti šis pieprasījums, vai jāiesaistās sarunās par to, ko tad mēs gribam īstenībā tā izglītības sistēmā redzēt. Un viens piemērs, ļoti konkrēts, šobrīd tad arī, Starpnozara izglītība inovācijas centrs, kur tad es pārstāvu, kur strādāju, tad mēs sadarbojamies ar Latvijas valsts mežiem un Latvijas finieri, un mūsu mērķis patiesībā tad attiecīgi ir veidot pieprasījumu, veidot, kā lai saka, tādu kā uzsaukumu izglītības ministrijai, valsts izglītības satura centram, jau valsts izglītības satura centrs jau tagad pārveidots par valsts izglītības attīstības aģentūru, kur mūsu tas uzsaukums būtu par to, ka mēs gribam, ka skolēniem tad ir iespēja to STEMu, par kuru visi ļoti satraucās, ka ne tikai apgūt skolas solā, tad mācīties to ķīmiju, fiziku, bioloģiju, matemātiku, bet arī īstenībā doties uz uzņēmumiem, pieredzēt to STEMu reāli dzīvē, tad kur tā ķīmija reāli tiešām parādās, kā tas ražošanas process notiek, kā tas darbojās. Tā viena no vīzijām arī mūsu gadījumā, tad, protams, ir ne tikai iet pabļaustīties uz ministriju, vai vienkārši uzsaukt, ka mums šito vajag un ka mēs redzam to šādi, bet arī patiesībā otrā pusē domāt, arī uzņēmumu pusē domāt par to, kādā veidā, piemēram, ieviest, ka tās ekskursijas, kad jaunieši dodās, piemēram, pieņemsim, tad mēs gribam ļoti vienkārši lietu, kad vienreiz mēnesī skolēniem būtu iespēja doties, uz tuvējiem uzņēmumiem,
piemēram, ja tu dzīvo, tad, pieņemsim, Valmierā, ja, nu, tad attiecīgi tu dodies, tu, piemēram, uz Bikolatu, ja. Bet ar tādu vienu nosacījumu, ka otrā pusē, kas tevi sagaida, uzņēmējs, kas tevi sagaida, viņš nevis vienkārši tev piedāvā ļoti smuku skaistu ekskursiju, bet patiesībā tur aizmugurē ir uzdevums vai uzdevumu kopa, kuru skolēns pilda, tad, principā, tas nav tikai, ka es aizbraucu kaut ko paskatīties, bet ka es mācos, ka es pieredzu īstenībā to procesu, kas tur notiek. Un tādā veidā radīt tādu plašāku bildi, kas īstenībā būtu arī svarīgi tajā ziņā, ka nevis vienkārši iedod, ok, mēs mācāmies STEM, bet ka iedot vispār, kā to STEM var tīri praksē pielietot, un ka īstenībā tam STEMam ir ļoti skaidrs pielietojums, kurā es varu strādāt ar ļoti skaidru profesiju, piemēram, ja, un tam skolēnam iedot tādu, visaptverošu skatu. Un tā ir tāda viena no tām idejām, un tas būtu tāds nevis vienkārši tā kā pabļaustīšanās, bet tas jau būtu ļoti skaidrs tāds redzējums, kā rīkoties, ko darīt. Jo citādāk mēs visu laiku paliksim tajā līmenī, kad skola dara vienu, tad ir augstskola, tad ir darbdevējs, un visi viens uz otru bļauj, ka neviens neko nevar. Jo īstenībā nav jau tā, ka darbdevēji tikai, teiksim, bļaustās uz augstskolu, jā, vai uz skolu, kad tur neko nevar, jā. Bet augstskola atkal bļaustās uz skolu, ka skola neko neiemāc, jā, un kad augstskola atnāk nesagatavot, jā. Un līdz ar to tā atkal tas jautājums vienmēr mūžīgais par to komunikāciju, ko tad mēs gribam redzēt, un kā tas varētu darboties. Un tad, lūk, teiksim, šeit ir viens no piemēriem, kur tas teiksim, tīri praktiski plāns to realizēt, un tīri kāds varētu izskatīties. Manuprāt, ļoti, sakarīgs plāns, vai varbūt tāds mazliet muļķīgs apzīmējums, bet tomēr, ir padomāts par šiem virzieniem, tad nav tikai vienā virzienā, bet tad ir domāta tālākā pēctecība un ieviešana, un šī sasaiste, protams, starp mācīšanos un mazliet to reālo dzīvi ir vērtīga un svarīga. Bet tad ir jautājums tāds, ja šī ir, šajā konkrētā piemērā jūs pieminat uzņēmumu, vai tur ir vieta ir arī citiem, vai un kā var citi, tā kā citas nozares šajā visā līdzdarboties? Nē, jautājums droši vien ir tāds, vai citas nozares to grib darīt. Jā. Man liekas, tas ir tas pirmais jautājums. Jo es saku, jā, par to, kādā veidā iesaistīties citiem, tas ir, to noteikti var darīt. Piemēram, konkrēti mūsu gadījumā, ja ir uzņēmumiem, piemēram, vēlme sadarboties, un kā jau mēs jau te teicu, ja ir diviem minētiem uzņēmumiem, mēs kā universitātes šī organizācija, kas nodarbojas, teiksim, ne tikai pētniecība, bet arī ar mācību materiālu izstrādi, ar skolotāju profesionālu pilnveidi. Mūsu tā vīzija par to, ka mēs esam gatavi vienmēr palīdzēt uzņēmumiem, tad palīdzēt izstrādāt, teiksim, šos te uzdevumus bērniem, vai tur mācību materiālu komplektus, ja, kurus var izmantot, teiksim, piemēram, tā, lai, ja pieņemsim, uzņēmums ir atvērts uz to, ka tātad skolēni tātad pie viņiem ierodās, ka patiesībā, lai būtu kāds jēgpilns darbs, ko tad viņi varētu darīt, lai būtu tā, ka, teiksim, uzņēmums tā kā būtu, iedevis to bildi, kas pie viņiem notiek, savukārt bērns būtu kaut ko izejot ārā no tā visiem mācījies. Tā ir tāda mūsu ideja. Teiksim, ļoti konkrēti, tiešām mums jau ļoti ilgstoši Latvijas valsts mežiem šī sadarbība ir, mēs tur esam izveidojuši pētniecības uzdevumus dažādām vecumu grupām, ja, tur sākot, man liekas, no 6. tur 9. klases arī vidusskolā, ja, kur patiešām, bērni aizbrauc, viņi ierauga kaut kādas tādas pamatlietas un izpildu uzdevumus, ja, pēc tam, teiksim, tur, skolā tur izrunā, pārunā, ja, ir tas tīri praktiskais iegums. Es saku, tas ir tas, kādā veidā to var darīt, jo viens tas, ko mēs arī šiem kolēģiem sapratām, ka īstenībā nevar šo procesu atstāt pašplūsmā, tādā veidā, ka mēs baigi forši, ka gribam, jā, bet, ko tie bērni tajos uzņēmumos darīs, jā, līdz ar to attiecīgi tad no mūsu puses, kā no izglītības šiem te, pētniekiem, jā, mūsu tā interese ir arī palīdzēt, lai tie bērni tiešām aiziet uz tiem uzņēmumiem un kaut ko reāli jēgpilni iegūt, nevis tikai tur darbotos. Līdz ar to mēs esam vienmēr gatavi atvērt, teiksim, veidot šos mācību materiālus un iesaistīties un sasaistīties visos iespējamos veidos, ja, jo kopējais mērķis jau, man liekas, ir visiem viens tiešām uzlabot to kvalitāti un iedot to jēgpilno izglītību, kas būtu vajadzīga visiem.
Manuprāt, zelta vārdi. Bet vēl runājot par šo iesaisti, es sadzirdēju vārdu ilgtermiņa iesaisti, kas būtu laba, ja tā mēs darītu. Bet, protams, mēs labi zinām, ka ikdienā ir šīs kampaņu veidīgie iesaistes procesi vai konkursi, vai attiecīgi kaut kādā periodā mēs liekam kaut ko darīt, un tad ir kaut kāds rezultāts. Kā jums šķiet, vai arī tie dod pienesumu, vai tie ir izvēršami, kā jūs skatītos uz šo visu? Manā uztverē, tur ir kampaņu veidīgs viss var būt. Tas nav slikti, ja tas notiek regulāri. Ja mēs vienreiz gadā, piemēram, ļoti konkrēts piemērs arī mūsu tātad šī organizācija, Starptautiskā izglītība inovācija centrs, ilgu laiku veidoja tādu skolotājiem ekscelences balvu. Jā, tur ik pa laiku bija dažādi atbalstītāji, kas ir pasākums, viņš ir reizi gadā, mēs novērtējam skolotājus, iedodam labākiem, kas tur vada vislabāk mācību procesu, mēs iedodam balvu, mums bija uzņēmēji, kas mums atbalsta. Un man liekas, ka tāds ir ļoti laba lieta, ka tādā veidā šī kampaņa var strādāt, jo tur ļoti, ļoti konkrēti, piemēram, piemēram, ja uzņēmumam ir interesi, tad viņš var atbalstīt, tieši skolotāju to kvalitāti. Arī tas var funkcionēt un tas var darboties. Tas, kas man vairāk satrauc tas, ka piemēram, pēkšņi mēs izdomājam vienā gadā uztaisīt akciju skolēniem, brauc un dari to, vai aizdodies apskatīt savu dzimto uzņēmumu, un pēc nākamajā gadā nekas no tā visa nav. Jo patiesībā ir ļoti daudz labas lietas, kas varētu strādāt, bet viņām tiešām ir un tas mūžīgais jautājums arī tas, ko es teicu iepriekš, mēs atdurāmies, protams, ir tas lielais stāsts, ka lai kaut kas tāds funkcionētu, ir vajadzīgs finansējums. Jo viens ir baigi forši, ka mēs varam aiziet valstī paprasīt, bet valsts jau arī cik var, jā. Un līdz ar to arī tas mūžīgais jautājums, cik gatavs, piemēram, uzņēmumu patiesībā ir ieguldīt šāda veida ilgtermiņa risinājumos. Jā. Bet, kā es saku, tas tiešām var būt nevienmēr jābūt obligāti tieši uz skolēniem, tas var būt uz skolotājiem vērsts, jā, tas var būt uz skolām, piemēram, jā. Tas var būt, piemēram, tas, ko ļoti bieži zina arī, ka, uzņēmumi, kas strādā pašvaldībās, konkrētās pašvaldībās atbalsta konkrēti pašvaldības skolas, piemēram, jā, tur, tehnoloģija iegādes un viss citas lietas. Bet viena lieta, ko es noteikti gribētu pateikt, kas ļoti bieži arī aiziet uz to, ka tāda veida atbalsti un risinājumi tiek vērsti uz tehnoloģijām. Tas, ko es ieteiktu, koncentrēties uz cilvēku resursu, jo patiesībā tieši tas cilvēku resurss, un kā es tev teicu, tas ir gan skolotājs, gan tas skolēns, tam ir lielāka un ilgtermiņa ietekme, jo tehnoloģijas pēc 3 gadiem būs jāmaina, jā, bet savukārt, attiecīgi. Tehnoloģijas, protams, ir redzamais, jā, to uzreiz mēs varam ieraudzīt, ka mums parādās jauns ekrāns klasē, jā, super, jā, bet īstenībā jautājums vienmēr paliek par to cilvēku, un tas ir tas stāsts par, jo, piemēram, vēl viens piemērs arī ļoti konkrēts, šobrīd LMT ir iesaisties, arī sadarbojoties ar mums, par to, kā 4 pašvaldībās, piemēram, apmācīt, piemēram, skolotājus, vai tieši matemātikā, jā, arī domāju tieši par to pašu tēmu, apmācīt skolotājus, tad atkal arī tas, ja nemaldos, tad šobrīd tāds, mērķis uz 3 gadiem, un tas ir mērķis tādā ilgāk termiņā, ieguldīt cilvēku kapitālā, īstenībā patiesībā uzlabot, kvalitāti 4 pašvaldībās, jā. Tā kā tas jautājums vienmēr ir, kā to darīt, tad to var darīt, protams, kampaņveidīgi, bet kampaņveidīgi ilgtermiņā, vai arī domāt, piemēram, par to, kā to cilvēku resursu arī attīstīt. Tādā veidā, bet nekādā veidā nevajadzētu. Jā, man liekas foršs visas tās atrakcijas, kas tur notiek, jā, reiz gadā, jā, bet, jo ļoti daudz tiek vērsts arī uz skolēniem un piesaistīt tos skolēnus, bet, manuprāt, vēl viens skolotājs ir tas, kas ir jāatbalsta, manā uztverā.
Jā, manuprāt, vērtīgs ieteikums un jau sasaucās ar to, ko mēs iepriekš runājām par to atbalstu nepieciešamību skolotājiem šajā procesā, lai viņi tā teikt var būt gana stipri un zinoši mūs vest tajā nākotnes virzienā. Varbūt tad sarunas izskaņā es gribētu pajautāt, varbūt ir kādi ceļa vārdi tādā īsumā, visiem tiem, kuri par izglītību domā, kuriem tas satrauc. Ceļavādi, es nezinu, man liekas tādas divas lietas, ko es vēl izejot no visu, ko mēs runājam, ko es varētu uzsvērt un teikt. Pabeidzot vai papildinot, ko mēs iepriekš runājam, ir jāsaprot, ka atslēga, vienalga, kas mūsu izglītības sistēmā notiek, atslēga izglītības kvalitātē ir skolotājs. Tā ir pirmā un būtiskākā lieta, kas būtu jāatcerās. Līdz ar to, jebkāda veida atbalsts skolotājiem, lai to viņš varētu darboties, strādāt, tas ir pats svarīgākais. Tāpēc, ka par to, kā mācīsies mūsu bērni un cik viņi būs kvalitīvi nākotnē, par to lēmumu pieņem skolotājs. Vienalga, vai mēs tu tagad domātu izglītības sistēmas līmenī par reformām, neviena reforma nenotiek bez reāls skolotāja praktisks iesaistes. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, es nezinu, vai tie ir ceļa vārdi, tas ir gaidītais, bet tas ir stūrakmens, fundamentāli. Un domājot arī no visām pusēm, vienalga ir jādomā, kā palīdzēt atbalstīt skolotājiem. Jo, ja mēs skatāmies arī tas, ko pasaules pieredze rāda, mēs varam ieviest jebkuru pārmaiņu. Visi atdosies tikai pēc skolotāja. Ja skolotājs nebūs spējīgs, viņam nebūs, prasmes, ja viņam nebūs laika, nebūs atbalsta, neko mēs neieviesīsim. Līdz ar to par to ir jādomā. Un viņš ir jāciena, viņš ir jāatbalsta, mēs ļoti daudz bieži tur lamājam skolotājs viņu slikti un kā, tik vēl tur, nē, tā nav taisnība, absolūti. Es vienmēr būšu skolotāju pusē. Otra lieta, tie ceļa vārdi vēl, kas varētu būt tādi, domājot par izglītību kopumā, ir jāsaprot, kāpēc mēs vispār kaut ko mācāmies. Un tas būtu katrā no līmeņiem, par kuriem mēs domājam, gan teiksim, nezinu, valstiskā līmenī, skolas līmenī, skolas līmenī, tajā klases līmenī. Mums būtu jāsaprot, kāpēc mēs kaut kādas lietas mācāmies. Jo kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tiešām izveidotu vai iegūtu tos cilvēkus, kas nākotnē var radīt to pievienoto vērtību un šīs lietas. Un tas, kas arī ļoti bieži atšķirās, un arī man, pazīstami bijušie skolnieki, viņi viens aizbrauc uz Dāniju mācīties, viens aizbrauc uz Amerikas Savienotām valstīm, viņi teica, pirmā lieta, mēs esam gudrāki par visiem, aizbraucot no mūsu vidusskolas, viņi ir gudrāki par visiem, Dānijā, tur, kur viņi aizbilst, tur, nezinu, augstskolā, vai viņi saka, mēs varam matemātikā izdarīt tādas lietas, ko neviens tur nekad dzīvē, nevis ne dzīvē, bet to, ko tajā brīdī viņš nevar izdarīt. Bet viņi saka, tā milzīga atšķirība ir tāda, ka tie skolēni, kas tur mācās un kas ir, teiksim, tajā pašā sākumā tādā zemākā līmenī nekā, tādā spēju līmenī nekā, teiksim, piemēram, mūsu skolēni, viņi saka, tas, ko viņi ir iemācījušies, viņi saprot, kāpēc un ko es ar to vispār varu izdarīt. Tad viņi saprot to praktisko pielietojumu, viņi redz, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, ko es ar to varu izdarīt. Un tā ir tāda būtiskā lieta, tad, kad mēs mācāmies, jāsaprot tas, ka nevis mēs mācāmies kaut kādu abstraktu ķīmiju, fiziku, vienalga ko, bet mēs saprotam, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Kur tā ķīmija praktiski parādās? Kā es viņu varu izmantot? Ja? Jo citādāk sanāk tā, ka mēs iemācāmies kaut ko, jo tas jau arī normāli no cilvēka perspektīvas skatoties. Ja es mācos lietas, ko es principā, man viņas ir kaut kāds abstrakts ārpus manis, īstenībā es tās lietas nekādā veidā nespēju pieņemt. Un līdz ar to, ja mēs ķīmiju vai fiziku mācāmies, teiksim, kā vienkārši, kā
kā kaut ko, kas atrodas ārpus mums zināt, tad īstenībā mēs to nepārņemam sevī, un līdz ar to arī man neveidojas nekādu vajadzību, piemēram, izpratni par to, kāpēc man tas STEM vispār ir vajadzīgs. Jo es vienkārši mācījos kā atsevišķu priekšmetu, un man interesi īstenībā par to neveidos. Līdz ar to ir tas jautājums, kādā veidā panākt to atbildi uz to, kāpēc es par šīs lietas mācos. Un tas ir jautājums gan par skolu, gan arī tajā pašā laikā par šo darbu devēju, kas būtu, īstenībā tam darbu devējam, tā kampaņas jēga, īstenībā iedod atbildi skolānam, kāpēc. Nevis vienkārši bļaut, ka, hei, jāmācās ir STEM, bet jautājums ir, kāpēc ir jāmācās STEM. Jo nepietiek ar atbildi tikai to, ka jūs man paskatāt, ka, hei, ziniet, te varēs labu naudiņu nopelnīt, jā, bet jautājums ir drusciņ jāatrod, kur ir dziļāks tas tā atbilde. Lieli jautājumi mums paliek vēl atvērti pašā diskusijas noslēgumā un sarunas noslēgumā. Es teikšu paldies par šo sarunu. Vērtīgi, izglītojoši un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldies!